Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, Optikas centrs, Vidzemes slimnīca. Izskatīties pievilcīgi un skaisti jebkurā vecumā vēlas ik viens. To iespējams panākt, protams, ar veselīgu dzīvesveidu un pareizu uzturu, bet talkā var nākt arī dažādas estētiskās procedūras. Veselības centra 4 dermatoloģijas un ķirurģijas klīnikā esošajam plašajam tehnoloģijas sortimentam piepulcējušās vēl 2 jaunas lāzeriekārtas. Firmas Syneron Candela ražotās Elos Plus Trinity un frakcionētais CO2 lāzeris. Pacientiem, man liekas, piešķir lielu iespēju un arī drošības sajūtu, tāpēc, ka mums ir iespēja izvēlēties. Un mums šo lāzeru iespēju un tehnoloģiju ir tik daudz, ka mēs varam piemeklēt pacientam konkrēti to labāko, to izcilāko, kas viņam ir nepieciešama. Lai VC4 klīnikas speciālistus apmācītu strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, Rīgā bija ieradies profesors Hamish Makneir no Lielbritānijas. Abas jaunās iekārtas ir paredzētas ādas problēmu risināšanai. Viena no šiem iekārtām ir Elos Plus Trinity. We're combining a number of different treatments into one treatment session. So, for a patient that has some pigmentation problems, some vascular problems, wrinkles and skin laxity, we can treat all of those conditions using 3 different handpieces, but in one treatment session, lasting maybe an hour and 20 minutes in total. Tā ir sistēma, kas ir vairāk domāta estētiskajai medicīnai. Tātad tā ir dažādu ādas, teiksim, tā trūkumu, kas varētu būt pigmentācija, kas varētu būt lieki asinsvadiņi, likvidēšanai, kas ir arī atjaunojoša. Ja? Un tiešām Latvijas tirgu šāda iekārta vēl nav, un tātad viņa ir daudz sološa un sevišķi jaunības atgūšanā. Lāzera tehnoloģiju Elos Plus Trinity izmanto arī sejas ovālu uzlabošanai. Tādējādi sejas āda kļūst tvirtāka un grumbiņas izlīdzinās. Iepriekš tas bija iespējams ar ķirurģisku iejaukšanos un operācijām, bet tagad šis process būs krietni vien vieglāks, ātrāks un drošāks. Bez tam modernā aparatūra dos iespēju cīnīties arī ar gaišajiem matiņiem. Ja līdz šim mēs tā kā viennozīmīgi teicām, ka lāzera epilācija, tātad tie ir tumšie matiņi, tad tagad mēs varēsim arī ar gaišākiem matiņiem, jo mēs neesam dienvidnieki, mums tomēr ir diezgan daudz gaišu cilvēku ar gaišiem, pelēkiem matiņiem, kuros ir mazāk pigmente, un šis lāzers mums arī sola atrisināt šo problēmu. Otra lāzera iekārta ir frakcionētais CO2 lāzeris, kas arī palīdzēs likvidēt dažādus ādas trūkumus, piemēram, apdeguma rētas, akni un citas problēmas. Turklāt šai iekārtai ir dažādas programmas, lai varētu pielāgot katram individuāli. Šeit ir ļoti bieži sastopamā problēma, kas ir postakne, jeb rētas pēc pinnēm, jeb pēc, kā tautā sauc, pēc pumpām vienkārši, arī dažādu, teiksim, nepilnību, kas ir pigmentācijas izlīdzināšana, ja, sejas toņa atjaunošana un arī ādas struktūras atjaunošana. Ja. Bet atšķirībā no iepriekšējās sistēmas, tātad šī ir vairāk invazīva, ir jārēķinās, ka pēc šīm te procedūrām tomēr ir kaut kāds laiciņš, nedēļa, 10 dienas, kad izskats mazliet tiek, teiksim, sabojāts. Tas nozīmē, ka ir atgūšanās, atlapšanas periods. Šis aparāts būs unikāls ar to, ka mēs procedūras laikā varam, teiksim, regulēt iedarbības dziļumu, iedarbības agresivitāti. Tas nozīmē, ka mēs varēsim strādāt saudzīgāk un līdz ar to arī labākus efektus sasniegt. Izmantojot šīs jaunās lāzera tehnoloģijas, pacientam nav nepieciešams veikt anestēziju, turklāt iedarbība notiek arī uz ādas dziļākajiem slāņiem. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc pēc procedūrām ar šo tehnoloģiju būs jāvelta mazāks laiks atlapšanai. Atzinīgus vārdus VC4 velta arī pieredzes bagātais profesors, kurš šeit viesojas jau 2. reizi. They have lots of different systems, lots of different lasers, so they have a lot of experience with lasers. And I think it's always very good when you come to a clinic where people are wanting to look at new technology and look at new ways of treating. So rather than just playing it safe and staying to what we know, moving into outside of a comfort zone and looking at treating different conditions.
tehnoloģijas, protams, ir viens, bet otrs ir, kā mēs to pielietojam, jo mašīna jau var būt skaists Mercedes, bet ja mēs neprotam ar viņu braukt, nu tad jau tas ceļš ir tikai grāvī. Līdz ar to arī mēs šobrīd ļoti daudz arī izglītojamies un mācamies, un mums ir ārsti, kur arī gan šobrīd pasniedz universitātē, gan arī apmāca, gan vietējais students, gan arī ārzemes students, un apmāca arī ārstus, līdz ar to arī mums tā izglītība, varbūt iespēja līmenis ir stipri vien augstāks. Vairāki VC4 speciālisti apmeklēs padziļinātu apmācību kursu Izrēlā, lai pēc tam varētu mācīt citu valstu speciālistus darbam ar šīm jaunajām lāzeriekārtām. Jāmin, ka moderno tehnoloģiju ziņā Veselības centrs 4 ir vadošā klīnika nevien Latvijā, bet arī Baltijā. Veselības centra 4 Baltijas vēju klīnika ir lielākā un pieredzes bagātākā vēju diagnostikas un ārstēšanas iestāde Baltijā, kura apvieno 3 mūsdienīgas klīnikas – Baltijas vēju klīnika, dermatoloģijas un ķirurģijas klīnika un Veselības centra 4 Juglas klīnika. Baltijas vēju klīnika veic izvērstu precīzu diagnostiku ar jaunākajām premium klases ultrasonogrāfijas iekārtām. Mūsu speciālisti vienīgie Latvijā var piedāvāt visus pasaulē atzītos vēju ārstēšanas veidus. Ar veselām kājām dzīvot viegli. Baltijas vēju klīnikas komanda palīdzēs to īstenot.